Šodien mēs esam sanākuši, lai pieminētu vienu no traģiskākajiem notikumiem mūsu tautas vēsturē – 49. gada 25. martu. Lietuvā un Igaunijā sākās deportācijas akcija Krasta Banga, kuras laikā izsūtīja uz mūža nometinājuma Sibīrijā gandrīz 17,000 vīriešu, gandrīz 26,000 sievietes, gandrīz 11,000 bērnus. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidents kundze, augsti godātais Veismaņa kungs, godātie klātesošie, politiski represētie. Katru gadu martā un jūnijā mēs sanākam šeit un pieminam politiski represētos. Pieminam komunistiskā genocīda padomju okupācijas upurus. Katru gadu mēs esam šeit, lai atcerētos, un katru gadu mēs laikam meklējam vārdus, kā vēl sev atgādināt par mūsu pagātni, par mūsu vēsturi, kā vēl pateikt sabiedrībai, pateikt pasaulē, ka tas, kas notika 1941. 1949. gadā, ir tas, ko mēs nevēlamies piedzīvot nekad. Arī šodien mēs noliecam galvas to cilvēku priekšā, kas gāja bojā padomju lēģeros. Arī šodien mēs runājam par tā laika notikumiem. Bet arī šodien ir tas brīdis, kad daudzi atkal jūt pasaulē diezgan satraucošas lietas, redz, ka pasaule atkal mēģina dalīt ietekmes sfērās, redz, ka ļaunums dodās uz priekšu un ka to nemaz tik vienkārši nevar apturēt. Un cilvēkos šeit atkal ir bažas, satraukums un bailes. Un tas ir saprotami, jo mūsu vēsture mums liek būt uzmanīgiem. Un tas ir saprotami, jo mēs redzam, ka lai kā labie spēki vēlās sakaut ļaunos, tas neizdodas. Un mēs redzam, ka Ukrainā karš turpinās. Mēs redzam, ka arī Ukrainā šobrīd notiek tas, ko mūsu tauta piedzīvoja pirms vairāk nekā 70 gadiem. Un mēs arī saprotam, ka bez atbalsta Ukrainai šo ļaunumu nevarēs uzvarēt, ka mēs nevarēsim paši savus prātus nomierināt. Bet šis ir arī brīdis, kur mums ir jāsaprot, ka mēs neesam vieni. Mums ir sabiedrotie tuvi un tālu. Mēs zinām, kas mums ir darāms. Mēs zinām, ka mūsu aizsardzības un drošības spējas ir jāuzlabo, un mēs to darām. Mēs zinām tādēļ, ka mūsu vēsture mums liek būt uzmanīgiem. Tādēļ es aicinu ikvienu nekaunēties no tā, ka mums ir bail, bet darīt un rīkoties, lai mēs būtu spēcīgāki, stiprāki, un lai mēs spētu stāties pretī jebkurai agresijai. Jo mēs esam tik stipri, cik ir stipra mūsu griba, mūsu Latvija būs tik stipra, cik stipri esam mēs. Dievs svētī Latviju!